Skaista arhitektūra. Atkal kārtējo reizi skaista arhitektūra. Un ziniet ko? Skaisto arhitektūru var paskatīties, tā, kad tu apstājies un skaties. Jo citādi var iekāpt sūdā, kā te jau kāds ir iekāpis, jo sūdi ir gandrīz ik uz soļa. Ļoti jāuzmanās, lai neiekāptu suņu sūdā. Nē, vispār jau saka, ka iekāpt sūdā ir uz laimi, bet tas jau laikam bija tā kā par govs sūdiem vairāk. Bet, mums te pa govs pa ceļiem nestaigā, te tikai sunīši ar saimniekiem. Sunīši izveduši saimnieks pastaigā un atstāja mīnas. Skaists skats. Jubilārs ir aizņemts ar filmēšanu. Jā, ļoti aizņemts ar filmēšanu. Gribās jau visu iemūžināt, protams, bet, kad tu to visu skatīsies un tā. Datorā es droši vien neskatīšos, kādreiz pastīšos telefonā savā kanālā šito visu. Bet, gribētos vēlreiz atbraukt. Un siltākā laikā mazliet. Lai var tā kārtīgāk pabaudīt šito visu. Un aizbraukt vēl uz tuvējām pilsētām, uz Monako, piemēram. Aprīļa beigās jābrauc. Kaut kur, brauksim aprīļa beigās kaut kur tā. Un varam ņemt atkal to pašu dzīvoklīti, man patīk. Tas ir super dzīvoklītis vispār. No sākuma man likās tāds pendžu dzīvoklītis, bet man viņš ļoti patīk. Nē, un pie tam ļoti labā vietā viņš. Jā, viņš ir ļoti labā vietā, jā. Pie Žanas Darkas baznīcas. Jā, zīmīgi, nesajauks. Pie Žanas Darkas baznīcas, kā aizies, tad zināsi, kur tālāk aiziet uz savu dzīvokli. Jo tā atkal, kas tagad, man liekas, viss vienādi kaut kā, dažādi, bet tāpat laikā, man sajūg. Jo pasties, kā lejā skats. Fantastika. Un te augšā. Bildē šito nesaprast. Bildē to tā nevar nodot. Jā, bildē nevar saprast. Bet, super sajūta ir forša, jā.